Labvakar! Esam te šajā ļoti zīmīgajā laikā, kad tūlīt būs Ziemassvētki, pēc maza zītiņā jaunais gads, kad mēs varam padomāt par to, ka katrā no mums ir kāds noslēpums. Piedzimstot uzdots jautājums, vai vajadzīgs burvis, kas pārvērs prot, vai pats savu skaistumu pasaulē dod. Cilvēks sev pats paliek jautājums. Mums katram savs veseles marķējums. Patīkamu skatīšanos. Ziņas nav nekādas? Lūdzu. Ko tu nedod uzreiz? Atteikums. Atkal atteikums. Es neesmu paredzējis riskus. Stulbi. Cilvēku pasaulē es jau dzimstības krīze. Nu un man arī krīze. Ne viss tek pārdots vēlam dvēseli. Nav nemaz tik vienkārši. Prātīgs arī vajadzīgs, lai tos cilvēcības dabūtu šajien. Un intelekts krītas. Ui, kā krītas. Jā, kaut smaidz. Kungs, jūs esat dikti uztrauc. Varbūt jums sagatavot spā? Varbūt kāda dzēriena, kādu kokteilīti. Kādu kokteilīti? Tu to labāk pagatavo tiem, kuri jādabū šajien. Dzirdēt sapteklo viņiem ceļu uz elu. Nu, kungs, tu jau gribēji kā labāk. Es domāju... Jā, domāšana nav tev stiprā puse, mēs zinām. Nu, es dzirdēju, ka arī cilvēkiem domāšana nav vairs viņu stiprā puse. Viņi ļoti ātri šobrīd esot pakļaujami. Jā, kur to dzirdēt? Vēl nu Radio 2. VF2. Jā, mēs
Un vara. Par to viņi ir gatavi pārdot man veselu. Domā, kāpēc man nesanāk viņus visus dabūt uz ēlā? Kungs, mieru, tikai mieru. Viss nāk ar gaidīšanu. Labi, viss prom. Ātri! Tā, un ko jūs te darat? Kad pieaugušie strādā? Ko nāk? Mēs tikai paskatījāmies. Mēs arī gribam strādāt. Strādāt sagribē. Lai to visu prastu ir cītīgi jāmācās. Viss marš mācīties. Es nekad mācījos. Klau, tev nešķiet, ka paps drusku pārspīlē? Ko tad? Nu par to mācīšos un strādāšanu. Es nezinu. Un tev nešķiet, ka viņš arī pārspīlē par tiem cilvēkiem? Trakā. Vai tad jūs redzēsi katru vienu cilvēku? Nu nē. Nu ko tad tu runā? Gribētos. Kā tev šķiet tiem cilvēkiem? Aste? Varbūt rādi? Es nezinu, bet es gribētu redzēt. Es arī, tad ko mēs vēl gaidam ejām? Ja būtu kāds katrs vai ugunskurs, kur tad tu to redzi? Varbūt ejam atpakaļ zēli. Vai tu nāku? Mēs taču neesam redzējuši vēl nevienu cilvēku. Bet kas tad bija tie maziņie un tie smukiņie? Tu domā, ka tie bija cilvēki?
Nu ko, darbi tā kā rādās iet uz galvu. Diena tiešām visu darbi. Toties brangi pastrādāts. Kā darāt kāds prieciņš. Taisni tā, ka gribas nedaudz kājas izlocīt. Ai, tajot te jauns izvērā. Kas ir, puiši? Vēltam šodien mieru. Nu, jūs saimnieks vēl nāk, tad mēs tam jau arī. Muzikanti, viena danci. Es te gribu saimnieks izdancēt. Un darbi arī gan vēl. Kā nu kāpos jāšo vai pīgām jāsa. Un pīgām jūkas! Izskatās drusku citādāk nekā Ellē. Jā, drusku citādāk kaut kā kārtīgāk. Laikam renovējuši jau. Jā, tad laikam ir tas, ko paps gribēja. Bet tu paskaties, ko es atradu. Tas laikam ir tas viņu finanšu instruments. Jānas papam. Mamā, tad jau reiz atprizēja. Nu tad nenesam, lai paps meklē. Pasties, ko es vēl atradu. Tas laikam ir katls. Paskati. Diez vai, tur nevienu nevar izvārīt. Laikam tā ir arī uguns nemaz nav. Kas tas tāds? Varbūt viņi uzlabāt vēseles. Domā? Nu, jau vāka. Nu, es nezinu, viņam te visādi interesanti krāmi. Es neko vispār no tā nesaprotu. Paklaus, tev nešķiet? Kas? Man šķiet. Kas? Man liekas. Nu, tu teiksi vai neteiksi? Ko tu? Galīgi stulbi, es pati nezinu, ko gribu teikt. Teikšu. Man šķiet, tas saimnieks, Štenderē. Viņš esmu dzīvi, tas tik pareizēs, ka netaisās vēl. Nu, kā? Varbūt mēs viņam izdarīt kaut ko ne tādu. Nu, kā? Tad es varētu pateikt kaut ko citu. Nu, es domāju, kaut ko nejauku. Kaut ko ļoti nejauku. Jā. Es izdomāju. Nu, saki. Atceries, ka mēs stāvām. Tur krūtī bija tādi mazi lidojoši bēlniņi. Tu domā, sikspārni? Jā, tie sikspārni. Sākaisim no viņiem uguņošanu. Kā tu to domā? Iesienām katram sikspārnim klāt uguni. Kad saimnieks to savā ārprātā ieraudzīs, viņš pārbīsies un domās ir Ellē. Jā, un tad viņš būs beigts un pagalma un vēl. Jā, papa. Jā, papa.
Lapītāji klikumu. Veiku virs. Kājas, kā jūs aizbēgsiet? Jūs kopām aizstādināsiet prom. Nu, es vakar gribu kaut ko šādu interesantu redzēju. Kravītis! Jā, vakar. Skatās mācies. Cik neesi savu. Tas ir mūsu
ko? Rokas, vērs, gana. Nu, bet tu taču dzirdi. Neko redzu. Tas nav kā. Es dzirdu kaut ko aizdomīgu. Dziedāšana, tas jau nav nekas nevis tāds aizdomīgs. Kā tā? Naktī, kūtī, reizes ir. Zelta nedaudz aizdomīgu. Pasaki. Tad varbūt bišķi jocīgāji. Ko man tā savādāk sirdi būs? Nu kā? Nu, es tā kā vainīga savu uzsties. Par ko? Mēs sogam. Zogam. Nu, bet es negribu vairs sakt. Kāda ir daudz? Vajag ņemt ciet. Tad. Viss tas būs. Ko mēs ar tām vistām darīsim? Nu, ne jau vistas. Viss tas būs mūsu. Anta būs mūsu. Jā. Nu, bet tu taču dzirdi. Nu, bet tu taču neesi gola, tu dzirdi. Tu zini, kaut kā jocīgi sanāca. Galīgi jocīgi gribējām sliktu. Kā cilvēks? Cerās, ka paps to neuzinās. Par to nevar tā īsti droši. Bet zini, es ir mājās, pie māmas. Un kur tad ir ceļš uz elli? Tas nezinu. Tad neņerksti. Bet varbūt mums kāds to var parādīt. Nu tad ejam. Pasaulē daudz pēklas izdomu. Gan jau kāds kaut kāds zināms ceļ uz elli. Salvi, šup, visi ātri! Kādu ārstu? Tos palaidņus šur, kamēr tie nav sadarījuši vēl kāds nepatīk. Aiziet! Beidziet skriet. Bet, kungs, kā pavēlēsiet, kungs? Es jums pavēlu doties uz pasauli. Abām tiem cilvēkiem. Un atvest atpakaļ tos rezgaļus. Savādāk tie sadarīs ko labi. Tādās lietas vēl neiet. Bet, kungs, bet es ļoti baidos. Es baidos no cilvēkiem. Par viņiem stāsta visādas trakas lietas. Viņi viens otram palīdzot, viņi viens otru mīl. Tas ir tik baisi. Klusu. Es redzu, no jums nav nekādas jēgas. Zvaniet manam brālānam. Viņš māk burties ir bijis pasaulē, zina vairāk kā jūs šitā visā. Klausos, kungs. Ātri! Signāls. Pacel dažu! Ātri! Ātri! Kungam nepieciešama palīdzība! Alga būs! Alga būs! Alga būs! Alga būs! Alga būs! 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 Cik? Cik prasīs tik dos? Labi, teleportējos.
pasaulē, dzirdēju, ka tu saki, how are you? How are you, brālē? Kas man jāsaka? Good, I'm fine. Ko es vispār nozīmē? Nē, vispār jau neko. Tā tu arī teici, cilvēki jocīgi, paši saka, ko nedomā. Nē, vienmēr jau tā nav. Tas vienkārši ir, lai izliktos, ka jau kaut kas interesē. Labi, visi, man šitais neinteresē. Cilvēki palīdz man uz bērnus atpakaļ uz Eldaru. Nu, nezinu. Nebūs tik vienkārši. Kā cilvēku pasauli tiešām ir bīstami. Es tik pats zinu, esmu pats izmeklējis, nevaru es viņus atrast, palīdz man. Un algā es dabūšu visu, ko vēlēšos. Jā, dabūs tu visu, tikai palīdz. Ko es teikšu sievām? Nu labi, slīpo. Bet tu uzsaic man apdrošināšanu. Labi, kā optu? Kas ko? Varbūt vēlaties kādu atskridzinājumu? Pateicos, bet nevēlos. Varbūt vēlaties iziet no šīs deju zāles un mazliet atpūsties? Pateicos, bet es pati zināšu, ko Dievs, no
Jums ir tik daudz pielusti, bet jūs nevarat izvēlēties. Nu, kurš tad beidzot būs īstais? Nu, ko jūs man neliekat mieru? Ir svētki, nu, liksmojieties taču. Mēs tikai labu gribējām. Varbūt jūs varētu pielūdzējiem atdot man. Nu, ja jums nevajag. Uz priekšu. Es drīkstu, jā. Tu varbūt tad. Ņem vesela. Princesīt, jums kaut kad vajadzētu to nagu no krāsla izraut, ne? Tā nerunā, tas ir mans lielākais darbs. Tad, ja jūs apskatījāt šos divus darbus, jā, gan. Un kādi tad te bija? Tikai iedomīgi puši, kur vairāk māro manu maku. Bet jau vienāks. Jā. Godātie viesi, tuvojas svētki. Un tie visgaišākie un sirsnīgākie svētki gadā, tāpēc priecāsimies. Es tiešām vēlos, lai visi šodien ir laimīgi. Muzikanti, muzika! Ko tad jūs te darāt? Mēs tikai paskatījāmies. Paps jūs malās izmeklējies. Un dikti dusmīgs uz jums. Kas tu tāds esi? Jūs. Kas jūs par vēlniem, ka nezināt, kas es patiesībā esmu? Man kas atties, kas jau te kaut ko redzējusi. Man liekas, ka tu esi papa draugs. Nu, beidzot, sapratāt, razbainieki. Bet ko tu te dari? Es gribu precēt princesi. Tu princesi precēt! Un kāpēc gan ne? Tu domā, ka viņai dēļ? Jā, kāpēc gan ne? Es esmu skaists, gudrs un nejauks. Man gan šķiet, ka tikai nejauks. Muti! Labi, bet tagad man tās pēcības būs jāatliek, jo par jūsu nogādāšanu Ellē jūs paps ir piesolījis lielu atlīdzību. Aldo, ko tu teiksi? Varbūt mēs tev ar tā pēcībām varam palīdzēt? Nu, tā var. Kas mums jādara? Redz, princesei krāslā ir tāda nagla. Ja viņa tā ir tā pakaus pieskars, viņa redz pēc nekas debēm. Tāda, kas tas ir. Tu esi plikst pie princeses? Muļķe, ko esi! Ja princesi jūs redzāt, neredzāt, ka jūs mums neesat īsti vēlni. Mums nepietiek ne ļaunuma, ne nejaucību. Nu, pārļaut. Bet ko tad tu gribi no mums? Izraujiet to naglu. Bet tu papam neteiksi, ka mūs saki. Pa priekš, izraujiet naglu. Nē, pa priekš tu mums apsoli, ka papam neko neteiksi. Nu, labi. Nu,
tad līko. Līko. Pirmo reizi vārds tāds derības ar tālu. Nu labi, tad man jātaisās pie princeses. Ej, vienei! Es nezinu, vai tas ir vēl cienīgi, ko es tagad teikšu. Es zinu, ko tu teici, man tas pateikšu skaļāk. Tai princesei to draņķi nevajag. Un mēs to nav nedaudz. Tieši tā! Bet, ko mēs tālāk te visi? Šitādi mēs iesim. Kādi? Tādi melni ar ragiem un asti pakaļ. Nu, pagaidi, tas ir tālāk. Tu pasasies. Jā, un kāda tu smuka. Vai, bet vai, tad, kad vēlas noņem astoņragus, viņš ir cīs, nezinu, viņi vēl kaut ko velk mugurā. Nu, ja neredz, kas aiz tām drēbēm ir patiesībā, varbūt visādi nevar vienmēr atspējas pakaus, bet nav, bet tieši tā, tad ejam. Labvakar, princese. Cik viņš stāja, tagad tāds lūbīšs. Kādas skaistas drēbes. Viņam ir tik lieliska gaume. Droši vien arī daudz naudas, kā man pārvīgi kādi precinieki. Priecīgs svētkus. Esmu ieradies, lai atņemtu jums princesi. Atradies atcerēs. Tādi te nākuši un gājuši. Es esmu ieradies nopietnos nolūkos. Un kādas bija tavi nopietnie nolūki? Es vēlos dāvāt princesei zelta pili un zelta karieti. Zelta man ir gan. Tas tikai stāv man labātuvē un apsūvē. Nu labi, tad es esmu gatavs princesei dāvāt varu. Varu? Varš man tik daudz, cik skuļi boga. Varu par manas karaļvalsts cilvēkiem, princese. Cik man zināms, katrai jāiemācās valdīt pašam pār sevi, un tas ir daudz svarīgāk. Nu labi, tad es esmu gatavs dāvāt princesei savu roku un sirdi. Tas jau skan daudz labāk. Labi, labi. Paskatīsimies, kas tad tu esi patiesībā. Kāds Dievs! Ārā, prom! Nu vēlam, Milti! Es to tā neatstāšu! Jūs degsiet ēles liesmās! Visi degsiet ēles liesmās! Ai, kā degsiet! Ai, kā degsiet! Ko tad jūs? Man burvis teica. Mēs burvim teicām, nu, mēs burvim apsolījām izvilkt tā naglu no tava krēsla. Bet likās, ka tev viņš tomēr nedara to naglu neizvilkām. Tad jau jūs esat man izglābušas. Bet sanāk, ka pašām sava kādi jāglābš. Es tagad nezinu, kas būs. Vecais vēlams mūs meklējot, rostot ļoti dusmīgs. Man šķiet, ka es uz vēl esmu maz neviet. Mums šeit tikti patīk. Mums vienkārši šķiet, ka te ir citādi. Mēs domājam, ka jābūt nejaukie un riebīgi. Un jauniem. Es vairs negribu būt vēlams. Es no visām skaitos. Es gribu redzēt, kā pavasarī sāk lokspolkiem smaržojas un uzlēdus. Un jūs kā veikšās kopsēm. Jūs ir dzēriņi. Un jūs kā medus smaržotīši kopā. Un maizi, kas izņemtu no krājas. Es gribu redzēt varavīgus. Un stāvēt lietu. Un tāds niegavīgs. Es gribu dot. Es gribu iet. Es gribu būt cilvēks.
lieliski palīdzēja, skaļu efektus radīja Toms 12. klasē. Gaismas regulēja skolotājs Jānis un Letīcija 9. B klasē. Ainavu fonu mainīja Viesturs Lūkas 8. klasē. Dekorācijas uzstādīja saimnieks Mārtiņš un skolotājs Rencijs. Lūkas scenārija interpretācijas autora skolotāja Inga. Instrumentālā grupa Tīna, klarnete un metalafons. Estere, saksafons un metalafons. Izolde, akordeons, metalafons, Latvijas-Amerikas puika. Prets, kungu komplekts, lietus koks un virtuves trauki. Kārta, vīnokode un basģitāra. Sofija Stērsklauta. Martus Taustiņi un basģitāra. Orķestra grupas vadītājs, dziesmu sapņu zemes, vēseles marķējums, princeses un pielūdzējums, pelna nepilātu un mūzikas autors skolotājs Andrejs. Paldies par jūsu mīlestību, uzticību un sadarbību, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jaunu. Režisora skolotāja Anita Daļa.